šogad mēs esam pārcēlušies uz Biķerniekiem, ir daudz mājīgāk un, es domāju, foršāk, viss uz vietas. Domāju, pozitīvi, forši. Esam minirālijā Latvija 2015 noslēguma sacensības minirālijā un arī vispārībā minirālijā mums šās pēdējās sacensības. Šīs mēs it kā arī paši runājām, bija, kā saka, izklaides brauciens, kas pārvērtās pa lielam rītīgā darba braucienā. Pirmais bija ok, viss kārtībā, aizšāvām divās vietās, kā saka, garām. Tur mēs arī zaudējām to absolūto laiku. Es domāju, viennozīmīgi mēs būtu pirmajā braucienā bijuši absolūti, tas 100 punkti. Otrais brauciens, protams, tehniski, notiek kā notiek rati, var, kā saka, nomentēties jebkuram. Sanāca tā, gājām, sākums bija, man šķiet, vēl labāks, bet, iebraucām iekšā stadionā un tur viss arī mums beidzās. Trases vidū mums nobortējās riepas. Un, principā, sanāca tā, ka bija jāstājās malā, ja negribēja sabeigt gan riepu, mēs mainījām. Mēs būtu nomainījuši viņu daudz ātrāk. Bet lieta tāda, ka šiem diskiem ir savādāku atslēgu vajag, un viņi negāja virsū un nevarēja vaļā dabūt. Un nočakarējāmies. Vārdu sakot, tur mēs atstājām ļoti daudz, bet tas bija tikai neveiksmu sākums. Kā saka, ja pagājušā gadā rallijas Latvija mums nebija jau veiksmīgs, tad šogad tā melnā zebra ir turpinās un zebrai nevienas baltas strīpas nav. Es domāju, ka pirmajā ātrumposmā tas spiediens tā kā uzkāpa un nepārbaudījām tikai pirms otrā brauciena to spiedienu. Es domāju, ka tikai bija pa daudz gaisa riepā un vienā asā trešniekā mums viņi vienkārši nobortēja. Neviens cepura krūmos nemet, braucam līdz galam. Tas ir kā pieredze viss, tas ir tikai viennozīmīgi pa labu. Ir viss nelaimes, kā saka, notiek visāds neveiksmes, kā saka, tas jebkuram neviens jau nav no tā pasargāts. Šobrīd zvaigznes nebija mums labvēlīgas, es domāju, ka varbūt, kad mūsu lielākās uzvēles vēl tikai priekšā. Šitie ātrumposmi bija principā 2,5 kilometri, ja mums puses distancē pārplīst, trasi ir līkumot un visu laiku slodze ir tieši priekšā riepa pārplīst un slodze principā ir uz priekšējām riepām vislielākā un tad mēs zaudētu. Tāpat jau laiks bija zaudēts, nevar jau vairs nebūs sakāt. Pirms braucām jau uz Jūrmalu, jau sapratām, kad nomainījām ratu, ka mēs nevaram braukt ar tādu vienu ratu, mums jāmaina visi rati nost. Mēs uzlikām citas riepas, kuras noteikti nebija asfaltam tās labākās, devāmies uz turienām. Aizbraucām, pa ceļām vēl tā kā ierunājāmies, pusbāka, varbūt, ka vajadzētu uzpildīt degvielu, bet domājām, pusbāka ir normāli, nobrauksim, tad pildīsim. Degviela bija tā kā mazliet pa maz, mums bija pusbāka un mums bija pusbākas izrādās, ka raustā. Un tad mums noraustījās pāris reizes vēl un daudz zaudējām arī laiku tur, plus vēl riepas un viss slikti atkal. Jā, sākām braukt, pirmajā asā līkumā visa mašīna noraustās, kaut kādas 3 reizes rītīgi noraustās, tur arī uz katru var saskaitīt savu laiku un paskatīties rezultātā. Plus vēl riepas, Un tad pēdējā principā vēl mēs uztaisījām falšstartu, pirmspēdējā, nevis pēdējā. Starp citu, pirmais 3 sezonu laikā. Bet arī tādas lietas. Mēs jau smējāmies, mums bija viens brauciens, kurš reāli it kā bez tādiem starpgadījumiem. Tas, ka neliels kļūdīs, tas uz savu rēķinu, protams. Bet pārējos, visur atradām piedzīvojumus. Braukt var, bet vienkārši mums iekrita, nezinu kā iekrita, bet mēs startējām 53. numuru bijām. Un konkurenti startēja krietni agrāk, 2 konkurenti tieši. Tā kā, tas arī daudz ko nozīmē tieši pēdējos 5. 6. ātrumposmā, tas, ka mums bija jāvar pa tūmu. Tas ir pavisam kaut kas cits. Mēs braucām pirmo reizi naktī, ir tā, ka tu brauc un tu reāli neko neredzi. Tas tā kā tu brauktu ar miglā 50 metru redzamību priekšā. Kad tu iebrauc mežā, mēs pirmā reizē atlaidām un nevar saprast, kas tagad te ir. Protams, jāvadās pēc stenogrammas, otrajā reizē mēs tur kapitāli izgājām cauri visu cepura nost. Kā saka, tas ir mums lielisks treniņš īstenībā, kā naktis tāda mums nekad nav bijis. Gaismas ir, bet viņas ir gaužām bēdīgi, sliktā stāvoklī. Vienkārši nereiķinājāmies, ka būs tums. Braucam pie starta, saprotam, vecīt ārā ir tums, lampiņas nav, kā mēs reāli salonā neko neredzam. Neko, telefons ārā, skočs, apkārt, saules esam tur, klāt un viss notiek. Man jau ļoti patīk kā tums viss, pavisam cits adrenalīns viss, vēl mazāk redzi kaut ko no trases, kā saka. Bet izjūtas viss bija lielisks, es domāju, stenogramma viss bija kārtībā, tā kā viss super.
esam, kā saka, gandrīti ar finišu. Protams, bija tā vēlme beigt uz, protams, daudz pozitīvākas notas. Jā, bija paredzēts uz priecīgākas notas, bet sanāk kā sanāk. Bet minirālīs priekš mums ir beidzies. Kas būs turpmāk tālāk, to mēs paši vēl nezinām. Sanāca kā ir, es domāju, neviens nav, kā saka, vīlies iekšēji, nu, viss ir kārtībā, tā notiek. Tā kā galvu augšā un uz priekšu.